Mīļš sveiciens visiem, kāds man prieks šeit būt. Un patīkams satraukums ierakstīt pirmo video projektam Paldies Montessori. Ļoti bieži man ticis uzdots jautājums, kāda vispār šim jēga? Kāda jēga kņadai ap bērnu? Kāda jēga speciālai pieejai? Kāda jēga Montessori? Mēs taču tāpat visi esam uzauguši. Tas man lika aizdomāties. Un sapratu, jā, mēs tiešām visi esam uzauguši, bet padomājot, piemēram, par sevi, apmēram 4 gadus atpakaļ. Apmēram 4 gadus atpakaļ es vēl joprojām nezināju, kur es vēlos doties karjeras virzienā. Nezināju, kas ir manas stiprās un kas ir manas vājās puses. Biju emocionāli nestabila un nepatstāvīga. Mans toreizējais partneris, ar viņu es vairāk kopā biju, jo man bija bailes būt vienai un bija bailes būt nemīlētai. Toreiz es galīgi nezināju, ko es varu dot sabiedrībai un kāds ir mans piedevums pasaulē kā kopumam. Un tā tad, jā, es jau biju uzaugusi, es biju pieaugušais, bet es galīgi nejūtos kā pieaugušais un es galīgi nebiju gatava dzīvei sabiedrībā un būt pilnvērtīga sabiedrības locekle. Pēdējos apmēram 4 gadus esmu cītīgi gājusi uz terapijām un uz dažādiem kursiem un izzinājusi sevi no jauna un analizējusi visas dzīves sfēras un aspektus, un nu jau ir labāk, nu jau es jūtos pilnvērtīgāk, un nu jau es jūtos patstāvīgāka un vairāk mierā ar sevi un pasauli. Bet tas prasīja lielu piepūli, liels līdzekļus un resursus, un tas bija diezgan pasmags darbs. Un tad aizdomājoties par to vēl vairāk, es sapratu, ka es jau tāda nepiedzimu. Es tāda izveidojos soli pa solītim kopš dzimšanas. Es tāda izveidojos balstoties uz, ko es biju dzirdējis ģimenē, skolā, sabiedrībā, kāda bija bijusi attieksme pret mani un kas man tika mācīts vai tika nemācīts. Vēl viens piemērs, lai labāk saprastu, par ko es runāju. Iedomājieties jaundzimušu bērniņu un tā fizisko ķermeni. Lai tas augtu pilnvērtīgi un veselīgi un stipri, tam vajag ēdienu, tam vajag dzērienus, tam vajag saulīti, kustību, tam vajag mīlestību un atbalstu un rūpes. Ja šis fiziskais ķermenīts tiktu nebarots, tiktu savažots, tam neļautu kustēties, iedomājieties, kāds tas uzaugtu ar lielām deformācijām. Un tas ir tāds ekstrēms piemērs, bet jā, varbūt pieaugušo vecumā šīs deformācijas būtu iespējams kādā mērā labot ar medicīnisku iejaukšanos, ar dažādām terapijām, bet mēs nekad nezinām, vai pilnībā būtu iespējams sekas likvidēt vai nē. Un tāpēc jau no bērnības ir tik svarīgs šis attiecīgais un atbilstošais atbalsts augšanā. Un piemērs ir par fizisko ķermeni, bet tieši tas pats attiecās uz visiem citiem aspektiem, kas mūs dara cilvēkus. Minētie piemēri ir par bērniņiem, cik svarīgi ir tos atbalstīt un cik svarīgi ir izglītoties saistībā ar to, kas bērniņam ir nepieciešams. Bet savā iepazīšanās rakstā es minēju, ka Montessori man ir palīdzējis arī pieaugušajā dzīvē, un tagad vēlos padalīties ar piemēru, kādus gadus atpakaļ es uzzināju un dzirdēju vienā no Montessori kursiem, ka jau no mazotnes ir ļoti svarīgi dot bērnam izvēles iespējas. Tas sākās ar ļoti vieglām un vienkāršām izvēlēm. Piemēram, vai tu šodien vēlies vilkt zaļo kreklu, vai tu šodien vēlies vilkt sarkano? Izvēlies. Ja, piemēram, ir ārā augstāks laiks, tad, protams, izvēle būs starp varbūt oranžo un dzelteno džemperi. Mēs pieaugušie dodam atbilstošas izvēles un sakarīgas izvēles un atbilstošas kontekstā. Jo šo izvēļu veikšana un lēmumu pieņemšana nevar tikt iemācīta vai nodota vārdiski. Tā ir jātrenē. Varbūt tas liekas pat smieklīgs zaļais vai sarkanais krekls, bet bērnībā tā ir izvēle starp 2 krekliem, bet pusauģu gados tā ir izvēle starp jā narkotikām vai ne narkotikām, jā alkoholam vai ne alkoholam. Un tad vēlāk pieaugušo dzīvē tā
ir izvēle starp būt vardarbīgās attiecībās vai nebūt vardarbīgās attiecībās, strādāt toksiskā darba vietā vai nestrādāt toksiskā darba vietā. Un savos 30, gandrīz jau 30 gados es sapratu, ka man nav šīs spējas, man nav šī pieredze izvēļu veikšanā, bet atskatoties savā bērnībā, manā gadījumā tas nebija par to, ka man nedeva iespēju izvēlēties, bet par to, ka nebija no kā izvēlēties. Bija resursi tikai tik, cik bija. Un, piemēram, ēdieni bija viens ēdiens, bija viens drēbju gabals, bija vieni zābaki. Nebija šī iespēja praktizēt lēmumu pieņemšanu. Un to es mācījos no jauna. Un, jā, protams, pirmo reizi to dzirdēju Montessori kursā, pēc tam es vēl papildu informāciju guvu psiholoģijā, un ar to es arī esmu strādājusi terapijā, un jau ir daudz labāk, bet, godīgi jāatzīstās, ka ir ļoti grūti vēl joprojām ejot veikalā, piemēram, un zinot, ka es gribu saldējumu, es varu stāvēt 10-15 minūtes pie vitrīnas un domāt, ko tad es īsti gribu. Un ir arī bailes no sakām, jo bieži vien es atnāku mājās un saprotu, ka es izvēlējos saldējumu, bet es neesmu apmierināta ar savu izvēli. Bet jā, tas ir par praktizēšanu, par neiro ceļu izmainīšanu smadzenēs, un tas prasa laiku un piepūli. Bet tas ir iespējams, tā kā nekad nav par vēlu, tas ir iespējams. Un tas ir tikai viens piemērs no manas dzīves. Ar laiku dalīšos vēl ar piemēriem, kā Montessori palīdzēs man kā pieaugušajiem. Un bieži vien jūs arī sapratīsiet to, skatoties bērna kontekstā. Bieži vien tas liks aizdomāties arī par sevi un par to, ko mainīt savā kā pieaugušajā dzīvē. Tas arī šodienai viss. Gaidīšu jūs jautājumus, komentārus, ieteikumus. Rakstiet publiski un rakstiet arī privāti, ja negribat publiski komentēt. Mīļš paldies! Uz tikšanos!